un Gatis reiz sapņoja kļūt par roksvaigznēm, bet tagad viņi ir parasti pusmūža vīrieši ar savu viedokli par mūziku un sarunājas virtuvē pie mātes. Es, kurš esmu zadzis no visiem un zakšu vēl tikai vairāk mūziku, vienkārši visu, ko es varēšu nozakt. Un mēs pirms 20 gadiem teicām, ka tie pensionāri nomirs un neklausīsies vairs nevienu viņu. Nē, par to nav runa. Es vienkārši saku, kur ir tā dusmīgā mūzika? Nē, nu kādi dusmīgie jaunieši, kāpēc viņiem būtu jādzismojas? Es dzīvošu alā, liecies mierā. Sarunas mātes virtuvē. Kāda ir tematika šodien? Tu sagatavojies? Nu, es sagatavojos. Tu saki, man Divās daļās būs šodien. divas daļās. Pirmā bija matemātika. Pirmā bija matemātika. Otrajā mēs dosim pat muti, kādam mēs izlozēsim vēl kuram. Jūs tikai neaizmirstiet, ka jums vajag pielikt muti tuvāk pie mikrofona. Izlozēsim, kuram dos pa seju. Un trešajā mēs klausīsimies populāro mūziku. Cik tev ir jau klausītāji? Neko nav nekas palaists. Formāts tieši tāds, kā pašlaik ir tā, jā. tur ir māc, bet ja tu Nu, līdz jā. YouTube, tur ir atsevišķi podkāsti? Tev nevajag arī kaut vienkārši kādu kameru likt? Nē, tev ir kanāls. Ne, kanāls. Bet tev nevajag kameru arī likt? Tāpēc, kā mums to Nav filmēt? obligāti. Nu, Tas nav obligāti. Nē, vizuālais dod vairāk rezultātus nekā Nu, jā. audiālais. Tas ir točni. Nu, jā, bet cilvēki daudz kur klausās, vienkārši ejot vai braucot, viņiem tas vizuālais, tas ir Tas tā. gan jā, ka viņi iet un klausās. Kuram ir laiks skatīties mājās? Teiksim, Tad, kad es mēģinu aizmigt. Tu ēdi vai mazgāt raukstu, klausies, un tas, ka tur tas Džilindžers sēž ar to Paulu un runā, tās sejas, viņi, nu... Nē, nu kaut kādā ziņā man patīk. Tas nav, nē, protams, ir kāds, kurš grib paskatīties. Nu, bet tāpēc es vienkārši- saku, vienkārši- bet tas nav izšķirošais. Bet, nē, tas nešķiroši, bet tam varbūt ka vajag uzlikt stūrī to kameru. Nu, īstenībā nezinu. labāk uzlikt nekā pēc tam teikt, Nē. jo izdzēst es varu. Tad, ir cilvēki, kuri kautrējās, kā viņi izskatīsies. Tu par sevi tagad runā. Jā. Nē, nu kā tu neliec tos, kur... Kas tur gads Man kautrējās? ir nāgrā. Džilindžers? Es nezinu, ka Nē, tā es pohuju viņam. Džilindžers arī mēs aicināsim. Protams. Labi. Tas bija pavēlti Tālis, varbūt tālis. Jā, ar tālis esmu saskāries, ka viņiem šitās kameras lietas ir diezgan tāds. Viņš man parasti saka, nenāc mani intervēt nekādos konkursos. To viņš uzreiz Nu, pateica. intervē tas ir cits, bet ja tu uzliec kameru stūri, tu jau viņu var, nu labi, ok. Nē, var. Nē, man ir pofika, kā jūs gribat tā izdarīt. Nu, nevajag visu skriet zirgam ratiem pa priekšu. Ratiem vienmēr jāskat Rati priekšu. skrien Lai zirgam. pa rati priekšu. nevelk ratus, vajag sākumā vienkārši kaut ko ierakstīt, saprast, kāds ir. Mēs vienu ierakstījām, tikai tad ieraktīsim otru. Tad mēs ierakstīsim trešo, un tad mēs sapratīsim, kāds izklausās. Iedosim visiem, vēl viss paklausās. Rudolfs paklausījās, Endijs Viņam arī paklausījās. patīk. Viņam arī patīk. Rudolfam? Nu, viņš jau zināja, ko mēs runājam, bet es Endijs nezināju, ko mēs dirsām, bet viņš teica, beig labi, tāpēc, ka dabīgi nav kaut kāds, nu, tā nav tāds. Tas varbūt tikai, ja nebūs dabīgi, tad tas ir zaudēts. Nē, par to dabīgumu es piekrītu. Es domāju, pēc mūsu iepriekšējās sarunas mums paldēja divas tēmas. Tā, es saņemšos, man jāatcerās. Es nepierakstīju, tā bija problēma. Nu, nekas. Tā, es noformulēšu domu. Iedomājies, bija agrāk mūzikas industrija, apmēram pirms 60 gadiem, kur bija tādā formātā, ja, ka visas lielās ierakstu kompānijas tad kontrolēja to, kas nonāk pie klausītāja. Tāpēc vienmēr bija šis stāsts, ka māksliniekiem ir grūti labām grupām, ne pat ne labām, bet vienkārši kaut kādām nepazīstamām vai nezināmām, vai kaut kas spēlē kaut ko citu, nonākt pie klausītāja, jo lielā ierakstu kompānija nekad to neierakstīs un neizdos, jo viņiem nav izdevīgi. Nu, lielā ierakstu kompānija skatās, kas tirgū būs vajadzīgs, ja? Sākot no kaut kādiem principā 60 gadiem, un to arī viņi ieraksta, to viņi izdod, un tāds viss rulē. Bet nezinu, kāpēc tā kā ļoti daudz cilvēku novērtē tieši to mūziku, kas tajā laikā skanēja, un uzskata par ļoti labi. Ja? Un tad tas, kas noticis tagad, ar tehnoloģiju attīstību, ka jebkurš mājās, pilnīgi vienalga, vai viņš kaut ko ir kādreiz darījis mūzikā vai nav, var principā izdot albumu no A līdz B pilnīgi pats ar visu ierakstu, ar visu producēšanu, ar visu māsterēšanu, visu. Ja. Bet kāpēc mēs esam, un nav vairs nekāda tā starpnieka, viņš pats ir visu, viņš var pats viņu visu pārdot arī, pa taisno, ja? Nav nulle kaut kāda starpniecība. Bet kāpēc lielākā daļa cilvēku grib taisīt pilnīgi vienu un to pašu? Kā tas tā ir noticis? Ja? Ka viņiem ir šī brīvība izpausties, ja? bet tas cilvēks tā kā vienalga gravitē uz to, kas ir tirgu pieprasīts. Un tieši tā kā nav tā radošā, tā teikt, dzirksts. Tāda ir man tēze. Kā tu uz to vari komentēt? Atbildība pavisam vienkārši, tāpēc, ka nemāku spēt, nepārvalda savus instrumentus. Un mūzikas zināšanas, ja redz pavisam vienkārši, tu jau pats pateici labu atbildi, ja? Tad mums jau vienmēr ir mērķis, man liekas. Mērķis, piemēram, kad tu sāc spēlēt ģitāru, ja? Tev jau pavisam vienkārši, mēs jau te runājām pagājušais, ja tev bija tev savu, kā tā saucamais, nezinu, vai tagad politkorektus par var saukt par čigāņu ģitāru, 7 stīgu ģitāru, ja?
Es domāju, čigāni un ebreji vēl pēdējie, par ko... Ne, ebreji vairs nav, bet par čigāniem vēl maz pēdējie, par ko var joks zīt. Tur nav kaut kāds čigānu community, kas rakstītu vēstules. Par ebrejiem ir uzmanīgi. Okay. Labi, ir dažas rases, kuras pat nepieminējuši, lai mums nav kāda problēmas. Nevar. Bet čigāni vēl tas mēs, ja grib kādu joku šeit podkāstā, tā kā mums pie tam ir potenciāli čigānu tautības pārstāvis. Iespējams. Tad viņš tā kā viņš ir iesaistīts tajā. Tad mēs varam droši jokot, jo viņš neiebilst. Ja viņš nebūtu, tad mēs nevarētu. Tā mēs nevarētu. Tad tev bija čigāņu ģitāra, ja? Tu zināji, ka tu no tās čigāņu ģitāras tiks vaļā kādā. Tad, kad tu iemācīsies spēlēt, un tev vecmāmiņa nopirks jaunu ģitāru. Nē, es pārdevu klases biedram. Jā, pārdevu klases biedram, dabūju cik tu 5 latus apakaļ, ja? Nē, 30 latus. Bet fakts kā tāds, zini kā, ka pirmkārtām mūziku varēja, mums, protams, arī mums bija daudz vienkāršāk, ja? Lai mēs tiktu līdz ierakstam, patiesībā mums vajadzēja tikai instrumentus un drusku iemācīties spēlēt. Bet kā tu pats teici, ja tev kontrolē industrija, tad, kad ieraksts ir ļoti dārgs, tad nav rentabli ņemt cilvēkus, kas nemāk spēlēt. Tev ir jāņem cilvēki, kas var spēlēt, kas ir ierakstīt albumu nedēļā un tā tālāk. Nerunājot, protams, par muzikālo kvalitāti un visu. Es domāju, ka ņemot vērā, ka tev ir jāiemācās instruments, apgūst mūziku, un tu īstenībā viņu sāc saprast. Un tad, kad tu viņu sāc saprast, tu vari dabūt kaut kādas nianses ārā. Mūsdienās, kā tu saki, ir vēl vairāk. Kāds instruments? Tev ir tagad AI, bišķiņ jāpaciešās, vēl bišķiņ laiciņš, bet drīz neviens arī tavu mūziku netaisīs. Tas būs man nākamā tēze. Mēs nevaram, jā? Tā man nākamā tēze. Jo es saku vienkārši, nav zināšanu viss, tāpēc, ka tev nav vajadzīgs nekas, tu vari ņemt un rakstīt iekšā. Un kāpēc raksta visu vienādi? Tāpēc, ka nav zināšana, ir tikai tāda virspusēja sajūta. Ja visi spēlē vienu un to pašu. Jo vispār es teiktu, visticamāk, ka mūzika ir kaut kādā ziņā tādā krīzes situācijā, kā es domāju, ka bija, piemēram, glezniecība, tad, kad izgudroja fotoaparātu. Ja, līdz fotoaparātam, protams, tev viss ir skaisti, tu jūti precīzāk zīmeni, tas ir forši, viss, ja, bet fotoaparāts, tu nevari sacensties ar fotoaparātu, tev jāmeklē pilnīgi cita jēga un tehnika. Līdz ar to glezniecība kā tāda mainīja kaut kādu savu būtību. Un iespējams tagad mūzika tas pats. Neviens vairs nesajūsmināsies par to, ka tu vari nospēlēt super ātri kaut ko, varbūt, ka vēl kāds sajūsmināsies, bet arvien mazāk. Bet kas tur to mūziku tālāk notiks, es nezinu. Es domāju, ka viņi kļūs tikai labāku. Bet par to nākamajā reizē, kad būs tas AI, jo tu varēsi sakomponēt ne tikai vienu dziesmu, bet ar normālu datoru tu varēsi sakomponēt 10 miljonus dziesmas vienā dienā un izvēlēties, kas tev patīk vislabāk. Bet zini, kas paliet ir? Problēma jau ir divpusēja. Ne tikai tas, ka muziķi, kad šī jaunie muziķi ir mazāk, es negribu teikt visi, bet daļai ir mazāk izglītot, mazāk arī saprot un mazāk ir vajadzīgs, lai kļūtu par muziķi. Liela daļa arī cilvēku vairs nav un nespēlē tādās grupās un vēl kaut kur līdz ar to iespējams, ka arī tas klausītājs paliek, teiksim, tāds varbūt nezinošāks. Viņš ir pieredzējis pie tā, kā viņš ir, un to viņš arī var spēt baudīt un visu. Piemēram, es nezinu, kā jums, bet tad, kad es jaunībā, laikam jāsaka jaunībā, sāku klausīties Emersona Lake and Palmer, es nevarētu teikt, ka es biju sevišķi sajūsmā. Pagāja laiks, kamēr es vispār sapratu, kas tas tāds ir un sāku to izbaudīt. Līdzīgs, domāju, ir arī džēz un citām lietām. Nē, tas, protams, jā, tā kaut kādā izglītībā jābūt tajā, lai vispār sāk saprast, kas tas ir. Labi, es sapratu, jo jūs teicu. Kristīvi, tā kā neviens neko nemāk spēlēt, tad viņam arī nav iespējas neko tādu uzradīt. Tik slikti es negribēju teikt. Nē, varbūt jā, tas ir varbūt izskaidrojums. Kā tev šķiet? Nezinu, es par to es daudz domāju, man nav tāda īsti izskaidrojuma, es nevarētu tā noformulēt. Vienkārši liekas ļoti interesanti tieši, ka mēs te viss ir pieejams, tu vari vienkārši likt katru dienu kaut ko ārā. Gan jau, ka daži tādi arī kaut kur cilvēki ir. Mēs vienkārši viņam nezinām, mēs vienkārši viņus neklausās neviens. Bet zini kā, paskaties, teiksim tā, es atceros vēl tagad, es neatceros ne vārdu, neko, bet tas ir tenisā saistīts. Ja tenisists bija viens cilvēks ar vienu no labākajām tehnikām, viņš nebija ne ātrs, viņš, man liekas, bija Irānis, bet varbūt arī nē. Viņš iemācījās spēlēt, viņš bija pietiekami nabadzīgs, viņš spēlēja ar pannu. Ar pannu viņš daudzīja bumbu pret sienu. Un viņam bija fantastiska tehnika. Tāpēc es tev saku, tas ir tā kā tagad. Es bieži vien domāju, vai es savam dēlam nenopērku kaut ko pa daudz, jo bieži vien ir tā. Man mājās tagad man ir klavieres, viņam ir tagad kaut kāda tā mazā ģitāriņa, kas viņam tā tur ukulele vai kas, ja. Es nopirku tādu mazu setiņu elektriskās bundziņas, ko sistēmas. Viņš bišķi paspēlē, viņam jau nav. Es viņam pātri iespējams nopircis. Viņam vajadzēja man paprasīt, man vajadzēja viņam ļaut bišķiņu vairāk pastīvēties, lai viņš kaut ko iemācās, pirms viņš iet tālāk, ja. Un iespējams, ka to viss arī tur beidzās. Ja? Tev kaut kāda motivācija bija, kamēr tu sapņoji par to, ka tu dabūsi savu ģitāru, kamēr tu sakrāji naudu un visu, tu jau zini, kā tu spēji novērtēt. Tas, ko tu saki, ka tad novērtē tev visu, vienkārši to dabūt, nav nekāda jēga. Ja, lai klavieres dabūtu, vajadzētu vienkārši 2 vasaras strādāt kaut kādas tirgot zemenes, tad tu klavieres novērtētu. Un viņas nepamest 3. dienā. Jā, taisnība, tas ir fakts. Jā. Un arī piespiešanās jautājums. Ja zini, kā tā arī tas dzīves ritms, nezinu, kā citiem, man liekas, ka viņš ir, man vismaz
gabalos viņš ir palicis ātrāks. Un es, piemēram, arī neredzu, kā, teiksim, 2-3 stundas vakarā veltīt, piemēram, klavieru spēlē varētu atļauties. Nu, un, lai labi spēlētu klavieres diezgan daudz, jebkuru instrumentu. Ir reāli daudz laiks jāiegulda. Nu, kaut kā jau bērnu muzikas skolās projām mācās un spēlēs klavieres. Nu, bet ar to jau nepietiek. Nu, jā, ne, bet arī viņi jau vakarā spēlēs 2 stundas. Neticu. Nu, es domāju, ka spēlē. Nu, tādās varbūt kādās kā parastās muzikas skolās ne, bet tādās jau nopietnākās, nu, tur jau tev neļautā. Jā, bet, tie ir tie daži profesionāļi, kas ir. Mums jau orķestris ir ļoti labā formā. Nevar neko sliktu teikt par, par naudu nerunāsim, skaidrs. Nē, tas, ka orķestrī tādā tomēr maksā. Nē, maksāt. Kurā orķestrī maksā? Nē, maksāt. Strādā. Radio tajā Big Bandā taču viņi iet un par to viņiem maksā. Nē, maksā, bet, Bet vai pietiekami? Liekas, ka tādā operas orķestrī tur knapi cilvēki valk dzīvību. Es esmu arī mūziķis, un ja tu man uzdod tagad jautājumu, vai tas pietiekami bija nozīmīgi, nē. Nu jā, ar ko tu pelni naudu? Kas tev ir galvenais ienākums? Mūzika vai kaut kas cits? Saistoši gan ar mūziku. Bet es pieņemsim, nekad nebija iedomājies, ka man dzīve būs saistīta ar kaut kādiem datoriem vai mikrofoniem. Beigās es sapratu to, ka, lai pārāk neattālināties, labi, es nostrādāju bišķiņ Covid laikā mūzikas instrumentu preču veikalā. Vai es varu pateikt, ka vai man to gribās darīt, tikai tev... bet būtībā tu nestrādāji mūzikas industrijā, strādāji būtībā pārdošanā. Pārdošanā, bet tomēr nevis es pārdevu mašīnas detaļas, bet es pārdevu stīgas. Jā, bet tas jau, zini, kā, lai pārdotu stīgas, tev kaut kas ir jāzina, bet nav jāmāk spēlēt. Tas nav īsti mūziķis. Es tāpēc saku, vai to ar mūziku normāli var nopelnīt vispār naudu? Veikalā strādāt nav baigi iedvesmojuši pašā pamatā. Nevar būt. Tāpēc, ka tu satiecies ne jau, zini, kā es jau arī domāju, ja strādās forši, satikšos tur ar mūziķiem un tam līdzīgi pieredzi apmaiņu, tur nāk visādi cilvēki. Tur banka skolnieki, tur nāk tādi, kur zina labāk par tevi, kur atnāk lielākā daļa, kas grib parunāties tev, viss, viņam tā kā, nav tas, jo tas nav tas, ka, ja tās stīgas man būtu tādā līmenī, vat šito vajag, es tagad, te iešu un to darīšu, kā vārdā. Ja tas patērētājs saka, bet redz, kur pa 128 ir elektriskā ģitāra, saka, klausies, bet ko tu darīsi? Iespējams mācīšos, vai kārs pie sienas? Tad tu pēc viņu, bet ja tu klientam tagad sāk stāstīt, ka nē, šis ir labāks, jo es esmu mūziķis un dari, tu dabo no priekšnieka aizrādījumu, ka tu tā nevar, jo viņiem vajag, lai tu pārdod tomēr tos lētos produktus. Labi. Viņam ir vienkārši ko pārdod. jā, bet tas tā, mēs bišķi attālinājāmies no tēmas. Jā, tu pats izrādi. Bet respektīvi mūziķis, viņam ir šeit Latvijā jādara vēl lietas. Kā? Loģiski. Es domāju, ka vispār, ja tu saskaitītu rūkas pirkstiem, varētu tos, ka mūziķi, kas var nopelnīt naudu mūziķi, es domāju, ka daudziem tā aktieri jau arī piepelnās vakaru vadītājiem un tam līdzīgi. Protams. Bet zin kā, ir liela atšķirība. Es pat teiktu, ka mūziķis, vismaz no manas pieredzes, ir daudz sliktākā pozīcijā. Ja? Tāpēc, ka ja tev būs kaut kādas, tur ballīte un tu fotogrāfam ne acis nepamirkšanot samaksās 500 līdz 1000 eiro, 500 ir veca cena, droši vien, ka 1000 tuvāk, ja? Kaut kāds kāzas točna. Stabil. Tad mūziķiem, es atvainojos, ja tev pat būs mazais sastāviņš, kurā būs 3 mūziķi, paprasti viņam 3000 reāli. Un tas, es nerunāju par fotogrāfu, ka 1000 prasītu kaut kāds labs, zināms fotogrāfs. Tas ir, kas ir uz ielas dabūjis kaut kādu reālu aparātu no kaut kādiem, ja? Vai vispār jau telefonu fočē, ja? Es pārspīlēju, bet ideja skaidra. Varētu būt arī, ka telefonu mūs kāds mierīgi bildē. Jā, tas ir kāds bērs, tu pamēģini dabūt kādu, jā. Arī bērēs kaut kādu vioļnieku vai kaut kādu trombonistu vai kaut ko, ja tur neviens negribēs maksāt viņam vairāk par kādiem 50 eiro. Būs maksimums taču. Un kāzās arī tev es pateiks, 500 eiro, kas tas, ja? Nezinu, kāpēc, ja tieši tā fotogrāfam un ēdināšanai un visiem šitiem te pārējiem, tiem, tā jau maksā, tā maksā. Tāpēc tagad ir Spotify, ja? Un es domāju, ka būs vien vairāk un vairāk. Zin kā, ja man, piemēram, prasīt, ja? Es arī teiktu, tas, uz ko var ietaupīt, ir dzīvā mūzika. Jūs viņus var ietaupīt. Ko tu aicinās? Viņiem visa aparatūra ir jāved. 4-5 purini atvākās. Viņi vēl ir jāpabaro. Ja tu viņiem grib vēl samaksāt pieklājīgi, pieklājīgi laikam nebūs spēcīgs vārds, tas nav iespējams. Vienkārši, ja tu viņiem vēl grib samaksāt, tas ir 1000. Nav tāds pieprasījums. Ja? Tāpēc jau lielākoties ir palikuši būtībā tie entuziasti. Man šķiet, ka tie ir entuziasti, kas vienkārši iet spēlēt klubiņā un beigās iespējams strādā vēl ar mīnusiem. Ja paši nodrošina aparatūru, maksā par kaut kādu klubu īri un tad var saņemt no ienākumiem, kas, protams, fiziski nemaz nav iespējams, jo tu ienākumu tur nav nekādu. Bet dzīvē muzika jau arī kaut kādos reāli klubos un, restorānos agrāk tā bija norma. Jā. Tagad arī tas nekur tev nav vajadzīga. Tāda vienkārši tāda lieta, kā dzīvēs muzikas. Es kaut kur vēl,
es vienreiz bijis kaut kādā restorānā, kur spēlēju, es nemaldos, klavieris vai ģitārs. Viens kaut kāds čels. Nebija akordeons, nebija paslies akordeons. Tas ir viena instrumenta. Es vienreiz tā esmu bijis, ka tā notiek. Bet īstenībā tas būtu, agrāk tā bija norma, tu aizēji, teiksim, uz restorānu, tur vienmēr ir dzīvā muzika. Viņa fona muzika, bet tā ir dzīvā muzika vienalga. Tad iespējams, ka tā atbilde uz tavu pirmo jautājumu ir, kas ir mainījies, un viss tad iespējams, ka tik tiešām mūzika iznīkst kā mākslas forma, bet paliek tiešām kā tāds produkts patērēšanai, kā fons. Varbūt tik tiešām tā ir teikt. Jo es pilnīgi piekrītu, kādreiz bija restorāni, bija tomēr, un zin kā, trio tur klusiņām kaut ko grabināja vai vismaz kaut kas, jā. Tev taisnība. Tad tēze tā, ka vienkārši ierakstu kompānijas bija ļaunas un pie viss vainīgas, tad pilnīgi iznās nepareizi. Viņas bija ļaunas un pie viss vainīgas, bet tajā laikā, kad viņas visu pārvalda industriju, tad bija kaut kas saprātīgāks nāca ārā. Es vienkārši gribēju pelnīt naudu, un tas bija viens no veidiem pieprasīt profesionāls muziķis. Tā bija nepieciešamība, lai lēti izdotu disku, kas tagad tur nav. Tagad jau vispār nav vajadzīgs. Nezinu, brīžam ir vispār tāda sajūta, ka tās studijas, kad viņas ir izveidojušās un visi tur parādījušās, ir tās vakances, jā, tur producenti tādu, brīžam ir tāda sajūta, ka lai arī uzturētu, lai viņi uzturās tā forma, darbības forma, lai būtu tas darbs. Ir brīžam tāda sajūta. Bet, zini kā, iespējams, tu jau arī pelni naudu būtībā ar kaut kādu gan producēšanu, gan tādām lietām. Iespējams, ka tā arī ir tā vieta, ka šobrīd jau nav vajadzīgs vairs tev tas muziķis. Tev vajadzīgs ir reāli kaut kāda ideja, kaut kas, un tu tikai bliez un viss, Tā vēl, zin kā, producēšana, tas viss, tas vēl atsevišķi tas bija tam te, to mēs varam, ja kāds grib klausīties, noklausies Rika Beātoša, to vienu no pēdējām viņam bija video labs, kur viņi apspried to, kā tika rock mūzika iznīcināta, ka vienkārši tās lielās ierakstu kompānijas, viņas, principā nonāca pie tā, ka 80 gadu beigās, 90 gadu sākumā bija 1 vai 2 vai 5 kaut kādi miksētāji, māstrētāji, un tāpēc vienkārši viss sāk skanēt vienādi un arī pieprasīt. Ja tev singls kļūst populārs un skan pēc tā, kas jau populārs un nākamo vai tādu pašu, tad beigās to visu miksēja 5 cilvēki. Bija tā lielās radiostacijās, ka tu pēc kārtas var noklausīties 30 dziesmas, un viņas miksējuši reāli 2 vai 3 cilvēki dažādi. Nav brīnums, ka tā muzika vienkārši kļuva pilnīgi vienādi, jo, negribot, cilvēks nevar uzmiksēt kaut ko pilnīgi citu, no tā materiāla, kas tur nāk. Bet kāpēc tā? Tāpēc, ka vienkārši tas kļūst tas pieprasījums. Ja šis singls aiziet, un tas ir tas labais miksētājs, kas miksē, tad visi grūž viņam. Un visi grib, jau tā grib skanēt pēc tās grupas, bet vēl, ja viņu miksē viens cilvēks, tas beigās tā skan. Un plus viņi sāk iegriezt, ka viņi sāk izīrēt aparatūru. Šausmīgi dārgi kļuva ierakstīt. Restīvi, ka tu, piemēram, nāc studijā, tu īrē studiju, tas jau tā maksāja tajā laikā dārgi, šausmīgi, ja lielās studijas. Bet tu vēl, piemēram, izīrē dienā maršalstāku $400, izīrē tur, teiksim, kaut kā tādu ģitāru, $500 dienā viss tas griežās. Tālāk, kad tu miksē albumu, tad tu īrē ne tikai to, tā kā maksā tam miksētājiem, bet tu īrē viņa to aparatūru tajā brīdī. Teiksim, šis pastiprinātājs, preāms izmanto tāds kompresors. Tas ir pašā studijā. Jā, tas kļuva šausmīgi vienkārši nerentabli. Beigās sanāca, ka no kaut kādiem varbūt 250,000, kas jau dārgi, tas albuma izmaksas uzauga līdz kaut kādiem 700,000. Ko vienkārši, kur ierakstu kompānija var atļauties kaut ko tādu vispār, kura grupa, teiksim, nepazīstam. Un tas noved pie tā, ka aizgāja singli, jo singli izdot ir vienkārši. Pārējo albumu tu aizpild kaut kādām dziesmām, un visi sāk straumēt vienu singlu, un tas albums, teiksim, ka viņi nopērk tā singlu varbūt. Tas noved pie tā vienkārši. Bet kā tas ir tagad, es domāju, ja mēs par to ierakstu sākām runāt, jo skaidrs, ka ieraksts kādreiz veidoja pietiekami lielu summu no ienākumiem, piemēram, grupām un tam līdzīgi. Skaidrs, ka kaut kādā mirklī, piemēram, tagad, teiksim, vispār nav tādu CD veikalu, labi, CD vienalga, kur, tādu fizisku veikalu, man liekas, vairs Latvijā vispār nav. Nē, ierakstījos nav tādā formātā. Jā, vairs nav. Bet, labi, tagad iespējams ar kaut kādām autortiesību lietām atgriežam. Kāda straumēšana tu pelni. Jā. Viss. Bet tev nekas nav fiziski jāizdod. Bet tas nozīmē, ka kaut kādā ziņā vismaz tas ienākums no ierakstiem sāk atgriezties visticamāk. Jā? Jo vienu brīdi viņš laikam vispār bija panīcis. Ne īsti kāds disks pirka, ne īsti bija kaut kas no kaut kā apakaļ. Protams. Tur aptuveni arī, ja disks maksātu $10, tad varbūt tas mākslinieks saņēma kaut kādus 50 centi līdz $1. Vispārējais aizgāja visiem pārējiem. Tas jau laikam kā visur. Tā jau ir industrija, kas ir uzbūvēta apkārt, un tu tur ietiec iekšā. Tāpat tā summa pietiekama, ja tu pārdod spēj 10 miljonus diskus, labi, 5 miljoni, nekas ir daudz, nav. Ja vēl tās narkotikas lietojas, tad vispār to nav. Tu nevar radīt. To atpelnīt nevar. Vispār traģiski. Tā ir. Lūk,
tāpēc arī roka mūzika nomira vienkārši. Tajā brīdī viņi nomira, jo, lai varētu roka mūzika eksistēt, ir vajadzīgs reāli albums. Un ja tev nav albums, tad tā nav vairs roka mūzika. Un tāpēc tas gāja singli viss. Labi, otrā man tēze. Tagad mēs varam pie mākslīgā intelekta. Visu laiku mums apgalvo tādu stāstīja agrāk, ja? Kad jau tuvojās doma, ka varētu būt mākslīgais intelekts, ka viņš pārņems visus šos cilvēku šausmīgi garlaicīgos darbus. Ja? Varēs visu darīt mākslīgais intelekts. Un lūk, cilvēks ir radoši, beidzot radoši izpausties. Ja? Mēs varēsim beidzot īstenot visas savas radošās iespējas, dziedāt, zīmēt, nezinu, ko vēl var darīt. Ja? Bet kaut kā sāk izskatīties, ka tieši pretēji, ka tieši tā kā tu jau pieskāries tam, ka mākslīgais intelekts būs tas, kas pārņems visas radošās industrijas, jo tas būs kaut kā dabīgi uz to mēs pašlaik virzamies. Ja? Un cilvēks turpinās vienkārši mierīgi kapāt savas 8 stundas, un vakarā viņš aizies mājās un paklausīsies savās mākslīgā intelekta brillēs kaut kādu viņa radītu, viņam tieši pielāgot kaut kādu produktu. Jā, un es tev varu pateikt uzreiz, ka tik tiešām tas visticamāk tā būs, jo tas, ko es redzu, piemēram, mums tagad uzņēmumā reklāmā, ja? Kā tev šķiet, kuri visvairāk izmanto mākslīgo intelektu? Tā, protams, ir radošā komanda. Kas mākslīgi pavecina, kas mākslīgi var veidot. Es, piemēram, pats domāju, sākt veidot, piemēram, mākslīgi gan video, gan skaņas, tāpēc, ka tas neprasa nekādu laiku. Un arī radošums. Kā tad tu tur radošums? Es teiktu drīzāk, ka tu esi radošumu kaut kāds, teiksim, veselais saprāts vai cenzūru, bet pašlaik, kamēr viņš varbūt bērnu autiņos cāja. Jo, piemēram, tu viņam paprasti, hei, uzģenerē man tur 200 labas idejas par to un to, un viņš to viņus uzģenerēs. Kur tad ir tavs radošums? Nav viņš tev vajadzīgs, ja? Tavs uzdevums ir, varbūt viņas jautājums drīzāk būtu tāds, labs matemātiķis sapratīs, kā tās idejas 10,000 vienalga, cik viņam palūgs uzģenerēt, kā viņas notestēt un saprast, kas ir varbūt būs tas, kas aizies un būs labs, kas cilvēkiem patiks. Jā, bet jāģenerē nav, jā. Nē, jāģenerē nav, un es teikšu, ka tiešām, jo kā reiz tieši grūtāk ir kaut kādas matemātiskos principus, jo tāpēc, ka tur bieži vien ir kaut kāda nepieciešams zināšanas. Ko tas nozīmē, kāda ir tā interpretācija un tam līdzīgi. Ja? Un tās lietas, kas likās, ka tās ir algoritmizējums, tās ir super vienkārši. Tieši pretēji. Nekā. Tā kā jā, es godīgi sakot, domāju, ka šis būs ļoti liels pārbaudījums muzikai. Neesmu mēģinājis, bet īstenībā būtu ļoti interesanti pamēģināt pakomponēt mākslīgiem intelektam. Tas jau viss noteikti. Tur taču ir visi šitie, man vairāk patīk, pat nevis, es domāju, pie kā tas novadīs. Nevis, ka viņš, skaidrs, ka būs kaut kāda tās segments, kur vienkārši tiks ģenerēta mūzika, skanēs par radio, kur ģenerēs mākslīgais intelekts pilnībā no A līdz B. Tur nebūs vairs iesaistīts cilvēks vispār. Viņi skanēs par radio un cilvēki klausīsies, un viņiem būs playlists, un, teiksim, gribēs tur vasaras playlists, ziemas, tur kalnos, pie uguns, kur, ja. Šito tu tā skaļi nerunā, šitas mums pašiem jāuztais. Tas viss būs gatavs, ja. Un tur cilvēki nebūs vajadzīgi. Es vienkārši domāju, ka tur interesantāk, man liekas, tā sadaļa, kas notiks ar to, ka tagad jūs esat klausījušies, vai ne, piemēram, visi var ierakstīt YouTube, visi pilns, piemēram, kaut kāds tur, nezinu, tur Roberts Plāns, teiksim, dzied Freddie Mercury Queen dziesmi, vai, teiksim, vai Freddijs Mercury dzied kaut kādu tur Metallica dziesmi. Ja? Kāds tas jau ir, ja? Tas nozīmē, ka varēs tās vecās grupas vienkārši rekreēt kaut kā mākslīgi, ja? Viņi varēs tā kā tiešām, uzstāties joprojām kaut kādi roboti, kas pēc viņiem izskatīsies, jo skanēs pēc viņiem. Nebūs tā, ka neskanēs pēc viņiem. Ja? Tas ir interesants segments, kā tas notiks. Pie kādas novadīs? Nē, pie kādas ir novest. Es domāju, ka es tev pilnīgi piekrītu, ka reāli tu, iespējams, sākotnēji tas ir radio, iespējams, pēc tam tas būs vienkārši programma, kurai tu pasaki, hei, es gribu vasaras mūziku, ja? Iespējams, ka radiostacija arī, kas spēs tavā vietā pateikt, lai tev nav jāmeklē īstie vārdi. Bet es jau domāju, ko tu darīt? Un galvenais labākais tas, ka viņš uzģenerēs tieši tajā brīdī tev, ka tas būs pēc tavām sajūtām. Bez tam diennakts kaut kāda ritma. Tas būs, tu vēl jutīsies ļoti īpaši. Tas nebūs tā kā tas būs mākslīgais intelekts, bet viņš būs to radījis unikāli tev. Neviens cits to nebūs pirms tam dzirdējis. Tas būs tāds, tu jutīsies vēl tā ļoti īpaši aprūpēts ar to. Ja? Tāpēc nebūs droši vien arī, es pieļauju, ka tas varētu novest pie tā, ka nav arī, šis būtu ļoti droši vien smieklīgi, varētu izklausīt pēc 20 gadiem, kad mēs redzēsim, kāds patiesībā noticis. Protams, jā. Tas skaidrs, tas būs pilnīgi citādāk. Bet hipotētiski, un es pēc tam pateikšu, kāpēc tas tik tiešām varētu būt citādāk. Hipotētiski es pilnīgi piekrītu, ka varētu tā būt. Jo, idejiski nav nekas tāds, bet, tam intelektuāli no tāls ceļš droši vien līdz tam, ka tiešām, ka tu pasaki, viņš tev uztaisa, tu noklausies un viss. Jautājums, protams, ir, cik lielā mērā cilvēku ausī gribās dzirdēt, piemēram, jau sen zināmas skaņas, cik zināmas lietas, ja. Bet to es pieļauju, ka mākslīgais intelekts vai mašīna mācīšanās vai vienalga, kas tur būs klāt, tas arī to izdomās. Protams. Bet redzi, jautājums ir mazliet cits. Es domāju, ka man, piemēram, ka es dzirdēju sākotnēji mākslīgais intelekts, jau es sāku mazliet kaut ko arī tur piekrist un domāt par to. Es teicu, tās viss ir baigās muļķības, ja? Jo es ļoti, ļoti spilgti atceros, tas, man liekas, bija 2000. gadu pats sākums, starp citu, tev bija tāda spēle kā NKL hokejs.
Un mums likās, blīn, tie čaļi izstās pilnīgi tā kā reāli. Viņus vienkārši nevar atšķirt no īstiem cilvēkiem. Tu paskaties uz tiem kvadrātiem reāli tagad, kas vēl saprot. Tas, ko es gribu teikt, ka cilvēkam, un tas pats, kas, piemēram, mēs varam pakāpties vēl soli atpakaļ. Paskatieties pirmās reāli šitās feikās lietas, kad bija 20. gadsimta laikam sākumā, kur cilvēki ticēja, ka eksistē laumiņas. Jo vienkārši bija brutāls feiks virsūs fotogrāfijas uzlīmētas laumiņas, kur ar skaidru aci, jebkuram plānprātījiem ir skaidrs, ka tāda ir jāsaka. Protams, tieši tā, mēs nezinām, kā tas izvērtīsies, mums ir grūti to, mēs tikai varam teoretizēt, jā. Mēģināt pateikt to, ko gribēju pateikt. Es gribēju te iestarpināt to lietu par to, kad arī par to mākslīgo intelektu padarīšanu vai arī par to, cik tiešām tu esi radošs un cik tiešām tu esi klātesošs bijis radītājs. Jā, un tā kā, piemēram, man ir projekts tagad, piemēram, jā, ir izrāda, un man tagad saka, vajag uztaisīt fonu mūziciņu, vai ne? Un es, protams, kā cilvēks, es pats rakstīšu visu, caur mikrofoniem, pats visu atradīšu, uzrunāšu Gati, lai iedzied, reku Rihards, lai izspēlē ģitāru. Cik tas tam maksā? Un iespējams, ka mēs to izdarām, piemēram, vienojoties kaut ko savā starpā. Nav svarīgi. Un tagad notiek tas, kaut kāda iemesla dēļ, tajā visā vēl organizācijas punktā izrādās, ka 2 nedēļas ātrāk tas jānodod ir. Un tu saproti to, ka tu esi spiests, kā es to saku, zakt, vienkārši jau gatavs kaut kādas lietas likt, ģenerēt, tā kā ar to jau viss sākās. Un ko es gribēju ar to visu pateikt, kad nevienmēr tas ir, kad tu sāc izmantot šos instrumentus, ir saistīts ar kaut kādu, es nezinu, savādāk izprastu to mākslas veidu, bet elementāri organizācijas dēļ. Jā, tas piekrīt. Arī finansiālā dēļ. Te pa zakšanu, te ir vēl viens, mana tēze tāda, ka tas, ka to paslēg tos visus ChatGPT un to saka, tas jau nav mākslīgais intelekts, viņš jau tikai visu paņem veco un saliek kopā un tur, restīvi, ka viņš iziet no kaut kā esošas. Man tēze tāda, ka tieši tas ir radošums. Jā. Es uzskatu, ka cilvēks, kurš es zadis no visiem un zakšu vēl tikai vairāk muziku, vienkārši visu, ko es varēšu nozakt, es uzskatu, tas tieši radošums. Ka cilvēks visu, viņš var to sev atzīt, var neatzīt. Protams, ir kaut kādas lietas, nav jau tā, ka jebkurš cilvēks visu pārrakst no kaut kādas cits bijušās mūzikas, bet es uzskatu, tas ir tas, ko mēs saucam īstenībā par radošumu. Kaut ko tu paņem, saliec kopā, pārtais, tas nekad nebūs tāpat, kā tas jau ir bijis. Un tāpēc tas mākslās intelekts, principā, tajā radošuma ziņā, viņš iet pareizā virzienā. Viņi nemaz nemēģina, teiksim, tā kaut ko ģenerēt paši no nulles. Jā. Viņi jau balstās uz tiem, kas tie ir neironu tīkli, kas tā kā ņem no iepriekšējām zināšanām. Bet pilnīgi piekrīt, bet zin, kā es jau domāju, ka tagad šajā gadījumā vienkārši tas laika jautājums man vienkārši tas laiks nav, jums droši vien jau arī viņš nav. Ļoti interesanti varētu būt arī eksperimentēt. Piemēram, uztaisiet džemu, iegāniet to džemu iekšā reāli tajā datorā un pasakiet, lai viņš jums padod kaut ko ārā. Papļāpājiet viņam pasties un iespējams, ka... Un tad jautājums, vai tad tā jau ir tā jūsu mūzika vienkārši mākslīgā intelekta interpretācijā? Nē, bet tas jau, tagad jau ir tas kaut kāds jau bija nesen Latvijā arī koncerts, kur bija kopā spēlēja kaut kāds tur mākslīgais intelekts ģenerēts kaut kādiem tur dzīvumustiem. Tas jau viss notiek. Labi, es teikšu, ka tā ir vispār tāda izrādīšanās. Nav tur daudz ko teikt vienkārši. Es domāju, ka tas ir tā kā palīga rīks, tā kā programmas, jā? Tās ir programmas. Bet, zini kā, man liekas, ka mēs atgriežamies pie jautājuma, kas mums īstenībā sen jau ir atbildēts, vai, piemēram, vai cilvēks būs vajadzīgs mūzikā, un man liekas, ka atbilde vēl kādu ilgu laiku būs jā. Un pavisam vienkārši, ja mēs paskatāmies uz to, teorētiski skolā nav jāmāca skolotājiem, bet mums vajag to dzīvo cilvēku. Es bieži vien domāju, piemēram, kas ir tagad, es nezinu, protams, atbildi, bet kas ir tagad, tieksim, tie zināmākie mūziķi? Es esmu dzirdējis to Tayloru, kaut kāds viņas vārds bija. Es vienkārši zinu, ka viņam bija miljards jau nopelnīts. Man uzreiz zinu, ka man patīk nauda, vai ne? Kā vecam latvietim, vai ne? Es domāju, bet... Tu var teikt vecam čigānam. Ok, vecam čigānam latvietim. Vai latviešu čigānam. Es nezinu, kas ir pareizi. Bet, respektīvi, es paklausījos pāris dziesmas, es, protams, absolūti neesmu vairs tāds, kas spēj saprast to muziku, vai ne? Bet viņi ir nopelnījis miljārdu, viņi kaut ko dara pareizi, un tad jautājums, vai tiešām tas tomēr beigās nepārvērš, ka tur vajag tikai tas kaut kādu šovu elementu, vai būtībā kaut kādu veido, tā kā zīmolu viņam. Nē, protams, tas jau tāda populāra muzika ir tikai tāds šovs, es domāju. Bet kāpēc mēs neesam reāli, autentisko, čigānu, Jēzika dabūjuši kaut kādā bagātības ceļa?
Es zinu, ka viņš naudu nemāk apieties. Tur jau ir kaut kāds šausmas, un tur ir kaut kāda cilvēka personiskā harizma, un tas nospēlē lomu. Tu gribi teikt, ka viņam nav harizma. Ko tu ar to gribi pateikt? To es jau nemēs. Viņam jau tieši ir. Pa daudz. Viņš jau tāpēc ir populārs. Kāpēc viņš mums spēlē kopā? Man problēma ir tas, lai citi pelna naudu. Es esmu gatavs spēlēt. Nē, spēlēt. Ko tu runā? Viņa problēma ir tā, ka viņš negrib to naudu pelnīt. Tu nebija klāta visu šo sarunu spēlēt. Mums nevajag no tevis spēlēt. Mēs radām produktu. Es domāju, ka mākslīgais intelekts ir klāts un ir jāsāk čalīt tev vienkārši pelnīt naudu. Aizmirsti visu, ko tu māki spēlēt uz instrumenta. Tas tev nav vajadzīgs. Es dzīvošu alā, līdzies mierā. Nē, tas nē. No turienes nelīdzīšu ārā. Respektīvi, mūsdienu man tā, ka tēze būs, tu gribi būt populārs, tu negribi būt, bet mēs gribam, lai tu esi populārs. Tu, čalītis, sāc beidzot domāt pie savas garderobas kā muziķis. Tas ir svarīgākais. Tieši tā. Tu domā, man nav uzvalka? Uzvalka. Gaismas gadu attālumā, redzi? Mēs tik redz, ko man jāstrādā kopā. Es tikko teicām, ka reāli aizmirst restorānos tevi neviens negaida. Tagad mūsu nākamā rubrika, tātad sapratām, ka mēs neko nezinām par latviešu un vispār pasaules mūziku, lai mēs kaut ko runājam, mums kaut kas jāpaklausās. Un tātad vienīgais, ko mēs te internetos kaut kādā sameklēt, kaut kāda lista, tātad, kas saucās 2023. gada pirmo nedēļu kaut kādas straumētākās dienas Latvijā. Nu, tas gana jauns priekš mums. Mums gadi ietvaros, tas mums gads šurp vai turp, mums neko nemaina. Mēs jau tajā runāsim. Nekas jau tur īpaši nemainās latviešu topā. Tātad top 3, tātad, kas mums ir? Mums ir tāda dziesma, kas saucās Bermudu divstūris un apveceļš. Ja? Kopējā dziesma Brāli ar dzīvi nekaulē. Tu sāki labāko, ja? Man nosaukums kāds ir? Brāli ar dzīvi nekaulē. Vajadzēs sliktāko sākt. Klausies pirmo. Pat uzrakstīja Brāli un jau ir. Jā. Nu, davai, puikas, aiziet. Ej, brāl ar dzīvi nekaulē, ko nopelnījis tērē, paņem naktī azotē, atdod sevi nesaudzē. Mamma teica, seku savi sapņiem, un meitene sakos tev. Slēdz ārā, bļē. Nu, lūdzu. Nē, nu ko? Tagad runā. Es tev pateikšu, kā. Tagad pasakot. Es tev pateikšu, kā Vecā labā patiesība. Man reāli sākums patika labāk kā beigas. Es tev pateikšu, kāpēc. Tu beigas mums nedzirdēji. Bet viņam ir viedokļi, jau izteikti cilvēki. Labi. Nē, nu kā. Sākums ir skaidrs. Latvijā populārākais radio ir Radio 2. Un mēs pirms 20 gadiem teicām, ka tie pensionāri nomirs un neklausīsies vairs nevienu viņu sūdu. Ir izaugusi jauna paudze, to klausās, jā. Un man bija skaidrs. Bet kas notika pēc tam? Es vairs nevaru izskaidrot, kas tas bija pa bītu iekšā. Un acīm redzot, jāsaka, ka laikam tas jaunietis jau tiek ieradināts Radio 2 klausīšanās tādā ērā. Nu, forši. Nē, te visi skaitlīgs. Šitā dziesma jākomentē, tur visi pateikts, jā. Tas, kas tur ir, tas jau ir tie paši zemenes skan. Vai kas bija? Ne zemenes, ne? Jā. Jā. Cik mājas var uzcelt ar zemenītēm? Bet es tā nedzirdēju, kur tas Bermudu divstūris tur bija. Bet labi. Tad, kad tas bītiņš iestājas, ne? Mēs līdz es gribēju tik likt. Es likšu kaut kur vidū. Davai. Es likšu tālāk. Slēdz ārā. Lielākā sabiedrība klausījās. Šitas ietvecīgi. Nē, visi kārtībā. Mēs tagad zinām, kas tas ir. Es tev pateikšu atklāti. Es šogad biju ļoti pacietīgs, un es noklausījos jaungada LTV1 vai varbūt citu kanālu. Man liekas, ka LTV1 to visu koncertu. Un tur ļoti daudz bija hip-hop dziesmas, un es gribu teikt, ka 90. ir atkal atpakaļ. Ja? Ne, hip-hops jau tikai tagad ir populārs. 90. viņš ir, nu labi, varbūt. Nē, tad viņš nebija mainstreamā. Nu varbūt. 90. gados to nekas neskanēja pa televīziju hip-hops. Nu, pa televīziju, nē, viņš bija tā kā undergrounds, tev taisnība, jo tagad mēs esam pieraduši. Nu, jā. Labi, ejam tālāk. Tas bija kaut kas no top 3. Tad novērtējam, kā labi esam.
Protams, tas ir strādā. Skaidrs. Šito mēs varam novērtēt tā. Stabilas vērtības. Jā. Visi kārtībā. Un pēc tam to AI mēs varētu šīs 10 dziesmas Mierīgi. sapludināt un uzmaukt jaunu, vēl Mierīgi, labāk. vēl labāk. Nu, jā. Labi. Tālāk top 3 esot arī tāda dziesma kā Singapūras satīns un dziesma ir Uz Sīn. Uz Sīn. S-E-E-N. Okay. Singapūras satīra. Jā, Uz Sīn. Jā, ok. Nu tad laižam. Bet pagaid, tur ir rakstīts Eiropa arī klāt ir, jā? Nu, kas ir tas? Ir? Ko? Nu tā rakstīts Singapūras satīra. Nu, laid, būs jau labi. Eiropa uz Sīn. Nu, laižam, kas Nu, būs davai, būs. labi. Vēl uz vecajiem 80, bet es nedomāju, ka tie pat mūsēji tik tālu. Oi, nu izsliktē. Es nevaru. Tā, piedēļ, es nevaru. Es nevaru. Šitas jau viss skatās manā jaunībā. Es gribu teikt, Eiropa, kā Es jau Eiropa. teicu, viss tāds labajā. Viss tas pats, jā. Ne, es neko negribu teikt sliktu par Eiropu. Viņi ir populāri un malči, Jā. bet man viņa visas dziesmas skan pilnīgi vienādi. Man auss netver. Nu jā, bet es jau neklausu. Es domāju, kaut ko jaunu gribēju dzirdēt, bet tas jau Tu viss jau ir dzirdēji, jā, Nu. top, tas ir top. Nu, labi, bet man, es nākamo gribu, to es neesmu arī dzirdējis. Tas man dod cerīt, ka tur būs kaut kas jauns. Tad ir tas pielikt seju, Mauku Sens O, tas būs un labs. Grandmaster Neons. No maucam. Saucam ar to Mauksens. Jā, pielikt seju. Un es vēl pirms tam pieminēju, ka topā iekļuvušas vēl 2 dziesmas no Mauku Senča, kaut kas tur 3D un kaut kas, bet es nezinu, tur tie nosaukumi viss cenzēti. Tas ir raksts no kaut kādas tāda respektīva portāla, tāpēc viņi arī to Mauku Senču apsaukuši nevis kā Mauku Senču, bet kā palaistuvi tās. Kaut kas tāds. Pagaid, nu, viņam ir kaut kādi 5 tagad dziesmas. Tu gribi piepist seju? Āli, tur rakstīs pī un 4 zvaigznītes seju. Tas palaistuvis tās. Kuru man dziesmu uzlikt? Piepist seju. Jā, tomēr. Ne? Tā ir top 3. Davai, kungi, klausamies. Labs šis. Tas būs kaut kāda modernāka, tā sajūta. Tā nav tas pilnīgi tas 90. gada tas vibes. Ja? Ja no šīm 3 es šito reāli Šitas ir Jā. pagaidām labākais. Lipīgi. Te ir labi vārdi Jā. un labi melodija, tāda normāla. Yep. Šitas ir kaut kas tāds, ko gribās paklausīties bišķiņi ilgāk, vai ne? Nu tā. Bet ne tik ilgi. Nu, līdz 5 dienām vajadzētu. Līdz 5 dienām? Laid. Viņi sāk ar 5 dienām. Paklausīties šo bišķi pantiņu. Ko tu un cer, ka tu man atbildēsi, hei, ko tu meklē, šī pilsēta negaid nevienu, dzīvo nakts tik ātri, ka vairāk neskaita dienas, tu kā sapnī, bet nahuj degunā tev makvīns, iekāp mana bumerija. Nu skaidrs. Paldies. Man patīk reāli. Jā, nu šitie, es saprotu. Atklāta valoda. Šitas ir tā normāli. Tas ir jūtams, ka tas priekš jauniešiem, Tieši tā. priekš bērniem, viss. Bet citādāks. Es teikšu atklāti, man vienkārši ir iebies, ka viss no 90. gadiem Vēl kā rakos tos 30 gadi Cik mēs pagājuši. varam klausīties to ārā Eiropu, jā, ne? Pietiek, apveceļš tos viss. Ja tas pats pedāls pat ir balsī palicis. Tieši tā. Nu, klausies. Bet laikam jau patīk cilvēkiem. Nepavēlt viņš ir 2. vietā ar savu. Nē, 1. viņa bija. Nu, pirms top 3 tas bija. Nu, top 3, nu paskaties. Tas nozīmē, ka nevajag to Bet tas bija ritenu. pagājušajā gadā. Nu, vai tad bija pirms... Atvaino man, ja 90. gada dziesma bija pop topā pagājušajā gadā, gan jau pēc 20 gadiem arī viņi tur būs. Es vēl gribu sameklēt tagad šī gada, pieksim, pirmā nedēļa. Straumēšanas top 2024, pirmā nedēļa. Nu, klausies, tu jau. Nu, redz. Baigi moderns. Es tiku par mūziku.lv. Viņi mūs nesponsorē, bet mēs varam viņus reklamēt. Bet, ja jūs gribētu, Vai jūs gribētu mūs sponsorēt, mēs esam laipni gaidīt. Tā, joprojām pirmajā vietā ir tas pats Eiropa uz Sīna. Nu, jā. Tu nav teicis svaigāk. Jā.
Neko nevar salasīt, tik kāda bilde šausmīgi, kur nevar piezūmot. Bet tu paskaties, veselu gadu pirmajā vietā. Nē, nu visu cieņu. Nevis klausītāji muļķi, mēs esam muļķi. Nu, jā. Un arī grupai visu cieņu. Ja cilvēks grib vienu un to pašu klausīties, kāpēc radīt kaut ko jaunu? Jā. Otrā vietā joprojām ir Bermuda divstūris brāle ar dzīvi nekaulē. Tas pats. Un trešā ir Singapūras satīnas degviela. Nu, paklausīsimies Singapūras satīnas degvielu. Varbūt, ka tur viņi būs bez tā apveceļa. Varbūt, ka, zin kā, būs kaut kāds jauna elpa, teiksim. Nu, paskatāmies. Nepatika. Nav ko. Nē, bet te ir skaidrs, ka normāli orientēti cilvēkiem, ka patīk dejot piedienas vakarā. Nu, tā ir īstenībā. Okay. Nu, tā tu man pierunāji. Nu, ko viņi to klausās? Nu, padomā, ka taču mājās liek ballīt, tad nāk cilvēki, viņš jau iegriež. Okay. Viss skaidrs? Jā, tu man pārliecināji. Tad man patīk. Tu vienkārši neesi pareizajā tajā situācijā. Jā, tu gribi klausīt, tev neieklausās. Tev ir jāklausās. Bet te ir kaut kāds substances jālieto pirms tam jau. Nu, degviela, tā dzīves degviela. Redzies tos vārdus. Nu, tu nesi vārdus. Vajadzēja izprintēt vārdus. Esi vainīgs. Tur ir vēl Singapūras satīnas, bet to mēs neklausām. Mēs jau sapratām, viņam dziesma, kas saucās Lavakar feat. Ricky Dan did it. Kaut kas tāds. Tad ir E6 maldugunis. Vispār arī nulli man kaut kādas par sapratu, kas ir E6 maldugunis. Kas tā ir grupa vai tā ir dziesma? E6 ir izpildītājs, dziesma ir maldugunis. Okay. Jo maldugunis varētu būt labs šlāga grupas nosaukums. Jā. Bet viņa nevarētu būt dziesma E6. Nu, ot. Andri, man nav komentāru šitam. Man atslēdzās mācības. Laikam viņš paši sev mēģina pasargāt. Es negribu izteikties kaut kā slikti vai kā, bet tas nav tas, ko es klausos, un es saprotu, ja jau tas ir nolaists tajā trīniekā, nu tad... Nē, tas ir top, tas ir kaut kāds jau sastāvis. Nu, bet sastāvis. Nu, pagaid, te nav runa, skaidrs, ka tu to neklausies. Mēs jau to neklausāmies, mēs to nezinām, bet mēs jau... Bet varbūt kāds man var pateikt, kurā situācijā šitas būtu jāklausās. Tas labs jautājums. Jau pa iepriekšēju tu labi pateici, gribi dejot reāli. Nu, šitas jau varētu būt jau uz rīta pusi vairāk jau. Tā kā vairs tu negribi tā dejot, bet tu vēl tas, nezinu, heroīns vēl kiko tev. Var palaist tev 5 sekundes. Ko tu šo pašu? Un tagad klausieties ar to, ko tikko teici, ja? Un vai ir vai nav? Nu, vēl darbojas, kā narkotikas vēl darbojas, tu jau gribi kaut ko mierīgāku. Vaļā vēl nelaiž. Nē, nu var jau būt visādi. Es kolēģim uzticos. Tad nākamais ir tas, pa ko visi baigi lauž šķēpus. Ja? Es pat arī kaut kādas drumzlas esmu no šī gabala saklausījis. Es kaut kur dzirdējis bišķiņu. Ir Patriša un Fiņķis. Dziesma Raķešu zinātne. Tas nav saistīts to iepriekšēju dziesmu ar Raķešu degvielu, ne? Nē. Bija dziesma degviela, tagad Raķešu zinātne. Radio, jā. Raķešu zinātne radio. Tāds pilnais nosaukums. Varbūt. Es tu man... Patriša un Fiņķis. Tu man esi viss, tad to vajadzētu zināt. Un šis nav burvju triks, šī nav raķešu zināt. Vienmēr pastāv risks. Viņi arī sāk piedzēdājumiem. Tas ir piedzēdājums. Ok. Ka šis nav burvju triks, šī nav raķešu zināt.
Gada laiks dar imūni, bet man vajag gatavu, man vajag minūti. No ikdienas tēmām vārprāt, kas prasa nereāli piepūl, kad pasauli vada tas tūs būs. Jā. Nu, Nē, es esmu vecs. Es teikšu, pavisam atklāti, jo mirklī, ka tu neko nesaproti no jaunākās muzikas, ir laiks, kad ir jāiet pensijā. Bet, nezinu. Es nezinu, vai jūs pamanījāt, bet vokālās dotības, teiksim, tādas spēcīgas balsis nav topā šobrīd. pagaidām nav bijuši. Un ziniet, kas vēl man vairāk pasteica? Ja man kāds būtu prasījis, kas būs topā, piemēram, tā pavisam. Es iespējams būtu minējis, piemēram, busuli. Vai, piemēram, es vairāk nezinu, instrumenti. Tas nav tāds tops, tas ir straumētākais. Tas tā kā tas, ko bet tos neviens nestraumē. Straumē, bet ne tik daudz. Tāpēc es saku, tā nav viņi tie pieprasītākie tajā vidē. Un tas man liekas reāli dīvaini, jo zini kā, es nezinu neko no Latvijas mūzikas, bet ir kaut kādi vārdi, ko es vēl zinu, un ir kaut kādi vārdi, ko vēl rādu televīzijā, un viņi to arī nav. Nav, jā. Tad arī televīzijā jāiet pensijā. Šitas, cik es kaut kādā, es jau arī, es biju, teiksim, šito dziesmu dzirdējis, jo par viņu baigi tiek teicis, ka tas tiešām ļoti labs gabals un tā, un tur prognozēja viņiem zelta mikrofons, es saprotu, ja. Tur, teiksim, par šo to basu partiju, kur likās, ka tumba Andrim salūzas, ja. Jā. Sākumā, ka kaut kāda problēma skaņu, tur arī raksta, ka tas ir vienkārši izcils darbs un tā, ja. Bet tas ir vienkārši cilvēku viedoklis. Basu partija, es teiktu tā, es par to basu partiju neko sliktu neteiktu kādu iemeslu dēļ, tāpēc, ka tas ir kaut kas oriģināls, kas ir citiem nav bijis. Vai tas ir labi vai slikti? Šī dziesma viņa arī bija nedaudz oriģinālāka, tomēr kā pārējā. Jā, bet pārējā dziesmas daļa man kaut kā neuzrunāja. Nav priekš visiem. Nē, skaidrs, ka nav. Un mēs noteikti neesam mērķa auditorija. Absolūti. Tad turpinās tas, ko mēs jau dzirdējām, piepist seju. Jā, to mēs dzirdējām. Patāvs sens, ne, kā bija? Palēstuvi tēvs. Nē, palēstuvi Malkas sens. Pagaid, politkorekti saki. Hei, tu neesi kaut kādā bārā, te tagad palēstuvi fāters. Tā, un tad ir kaut kas vēl arī, kas man arī interesē, ka nav ne mazāk kā nojausma, kas tas būs. Ir viens tas pats izpildītājs, 8. 9. vieta, Sangvn, komats Viesulis. Ir viena dziesma, ko tā, un otra dziesma, tas pats, bet tur ir otrāk Viesulis, Sangvn. Bet varbūt, ka vienu izvēlamies. Bet ko tā vai Itālija? Tā. Kas balsojam. Es gribu Itāliju dzirdēt. Labi. Vasaras sajūtas. Labi. Bet paskaties, divas uzreiz vietā. Jā, mēs 8. vietā, nav slikti. Jā. Un Singapūras satīns ir 3-4 nolasīšu. 3-4 un 1, bet pirmais viņiem ir kopā ar Eiropu uzreiz. Ceļu redzu tikai miglātī, un galva domā tikai vispārīgi. Jā, es silts tā kā Itālija, neko nesaprotu, vai lūdzu izstāstīt. Ceļu redzu tikai miglātī, un galva domā tikai vispārīgi. Jā, es silts tā kā Itālija, neko nesaprotu, vai lūdzu izstāstīt. Šīs ceļš ir svešs man, loģi vaļā mūzika šokar ne. Tev pietika, es bez dzirdēt, kā viņš dzirdēt smuk tālāk. Vajag mīg, vajag restāt. Atkal pazaudēties naktī saku es par klajumi miglātīt, kalpo kā mana estrāde. Dziedu melodijas, cerot, ka esi netālu, bet es līk nemat acis uz ekrānu. Un tu pagaidi, kad redzēšu, ka tu esi klāt. Ceļu redzu tikai miglātīt. Es ceļu. Jāpiekrīt Raimonam Paulam, ko es nesen klausījos, viņš teica, ka melodija viņam vairs nav vajadzīga. Viss tas tops ir pilns. Vēl tas fiņķis vēl bija bišķiņ tāda melodija. Vismaz viņiem, teiksim, tā palika kaut cik atmiņā, kas to dziesmu pirmreiz dzirdēju. Bet tas vispārējais ir tāds melanholisks latviešu reps, tā varētu nosaukt. Bet nezinu, vai to vispār var par repu nosaukt. Kas tas, vai tas ir reps, vai tas nav reps? Man vairāk fascinē, ka šeit, piemēram, tagad bija divi lieli koncerti. Patiesi patīk vai nepatīk. Bija Mesai liela koncerts un bija Gačo, tas ir Gačo ir mēs. Tātad Mesai liela koncerts un Ozolam liela koncerts. Un viņi abi spēlē hip-hop, bet viņi šeit nav. Jā, viņi šeit nav tieši tā. Fantastika. Vai ne? Tad viņi nav tik pieprasīti. Cilvēks tā kā neklausās viņus tik daudz kā šos tā. Bet tas ir fantastiski. Tas ir interesanti, jā. Labi, un pēdējais 10. vieta Emīlija ar nosaukumu Sirds pelnos. Bet starp citu šī nav pirmā sieviešu balss? Man liekas, ka tajā fiņķī bija tā pat trīša, bet mēs līdz tā pat trīšā netikām. Bet šī vienīgā, kur ir tā kā... Jā. Redz, arī ģitāra parādās.
vērtas dzenos, ar vienu domu sirds man nav pelnos. Jo pasako to, es zaudēju visu starp neko. Un vēl projām es dzenos, vienu domu sirds man nav pelnos. Jo zaudējot visu, zaudēju neko. Bet ja nu man sāp, bet ja nu man sāp, tas ko. Nu, reku bija pirmā arī dziesma, ja? Jā, bet es teiktu, tāds īsts kopsavilkums šajā visā. Man liekas, ka mēs īstenībā esam ar šo mums varējām sākt, bet tā mūsu tā pirmā jautājuma daļa jau patiesībā sakrīt ar to, ko mēs te dzirdam. Tas ir noskaņu dziesmas, tīri 90. Tīri 90. Ja? Un nav runa par kaut kādu tādu sasaisti ar kaut kādu klausītāju, vismaz manā skatījumā tādā tehniskajā līmenī, bet tīri mēģināts kaut kādā emocionālā līmenī. Jo, es nesaku, ka tas nav labi, tas ir pareizi, bet vienkārši tas ir, acīm redzot, tas arī ir vienīgais, kas šobrīd ir šī sasaisti ar to, un tad līdz ar to tāds tehniskais izpildījums paliek stipri Kāds tehniskais? Tev instrumenti bija viena ģitāra, kur bija te un kaut kur tur pa vidu bass, kaut kādā pārējais viss ir elektroniskā mūzika. Jā, nu tāpēc mēs šobrīd redzam galvenās tendences. Tad cienījamie instrumentālisti, ejiet fucking dirst. Nezinu, galvenais, man liekas, ka ir kas traumē un klausās. Kamēr cilvēki klausās un kamēr viņas to mūziku uzrunā, tikmēr laikam jau viss kārtībā. Protams, tas ir ļoti, ļoti objektīvs rādījums, jo cilvēki tiešām klausās. Nav, zin kā, es vienmēr saku, visi šie zelta mikrofoni, kuros dod balvas kaut kāda žūrija, ja? Tas viss šausmīgi subjektīvi. Tur vienmēr iedod kaut ko, kurš pelnījis, kurš pagājuši nedabūja, bet kurš bija brālēns, šalauz kāju un tā. Ja? Jā. Bet šeit objektīvi. Tad tīri to, ko cilvēki klausās, to mēs šeit dzirdam. Un vēl kas man pārsteidza, kur bija olas? Tā ir vienīgā grupa, Olas bija. Olas vienkārši tagad, laikam, nebija šiem dēļ. Viņiem jau bija tas skandāls par to, ka viņus neielika tajā, bet viņus ielika beigās. Viss ir kārtībā. Viņi būs zelta mikrofoni tajā straumētākajā topā. Mēs varbūt varam vēl nobeigumā tās olas paklausīties. Varam olas paklausīties. Bet mēs nezinām, kas tā pa dziesmu tagad ir. Es nezinu arī, kas tā pa grupu ir, bet... Tu gribētu dzirdēt, Olas sievietīšu, Olas lielkoncerts man piedāvā. Pasies, Palādījuma Rīga, 12.04.2024. Un biļetītes? Cik maksā? Biļetīte maksā, biļešu servis. Atkal tā nav reklāma, Olas mums nesponsorē, bet Olas jūs mums dzirdat. Laipni aicināt. Mēs varam uzaicināt uz interviju arī. Kas pa dziesmu? Dzīvoju pie mammas, tā ir vispopulārākā. Man dēls iepazīstināja šo dziesmu. Naudas kaudzēm braukt, tu zini manu stāstu. Olas jau ir klāt, savu dāmu glāst. Man ir viss, ko vajag, nāc man tuvāk tu. No rīta ēdīsim mēs putru ar moļtu. Tu dzirdi manu gumeru? Zvana prezidents, es neceru. Man vienalga, dzīvošu kā gribēšu. Savu naudu es tērēšu un metīšu. Wow, liec kā luņa blakā. Olas jau ir augšā, dēls start from the bottom mazā. Jā, tu zini, kas ir klāt. Neliec lūdzu gaidīt, vari droši ātrāk sākt, jā. Olas ir spēks, olas ir masa. Tava māsa man selfie prasa. Tu redzi mani, tu izjūti to kaisu. Mazāk grib deju ar svaigs. Deju grib paliek karst, un es jūtu to garu. Pagaidiet, piedzīvājumi. Jūs piedzīvājumi? Jūs sapat, kas ir piedzīvājums. Piedod mazāk, es dzīvoju ar mammu. Dzīvoju pie mammas. 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 Man ir komentārs. Man jautājums tāds, kur ir fucking palikusi viss tā dusmīgā tīneģera mūzika? Ne, protams, ka cita paudze, bet kaut kur tiem jauniešiem viņiem taču ir kaut kādas iekšējās dusmas, vai ne? Nē. Viņām tādām ir jābūt, jo tas nav tas vispār. Redzams, ka nav tādas. Ja? No. Bet agrāk mūsu padē bija dusmīgā tīneģera mūzika. Bija tādas grupas, kas bija pilnīgi sūdzēt Offspring. Ja? Bet kā viņas visiem patīk? Zin, kā viņas uzrunāja cilvēkā to dzīvniecisko, to nikno iekšā. Ja? Offspring, Rage Against the Machine. Tā bija šaustās klases. Ja? Limp Bizkit. Ja?
Visas šīs te grupas, viņas vienkārši bija tādas, zin kā, kur jauniešiem izlādēt šo te enerģiju kaut kādā. Kur tas ir šeit? Kur tas topā ir? Es tev parādīšu. Es pavēršu to savu domu tādu. Lūk, šī ir tā mūsdienu dusmīgais jaunietis. Viņš parāda visiem, cik viņš dusmīgs, jo viņš dzīvo pie mammas. Tas ir tas viņa protests, reāli. Tas viņa protests nevis tā kā mūsu laikā bija, ka mēs, es ne, bet tas gan par mums runāja, ja? Mēs braucām ar skateboardu un daudzījām pudeles kaut kur pret logiem, ja? Tas tu tā darīji, es tā nedarīju. Tā darīja dusmīgi jaunieši. Okay, Tagad dusmīgs jaunietis dzīvo mājās pie mammas. tā ir mana tēze. Paldies. Beidzam. Nē, mums ir ko teikt. Nē, kādi dusmīgie jaunieši. Kāpēc viņiem būtu jādusmojas? Jo viņš fucking dzīvo pie mammas, protams, ka viņš nav dusmīgs. Kas tur tik slikts? Nē, skaties tā. Kāpēc tu biji dusmīgais jaunietis? Tāpēc, ka tev bija jābūt dusmīgam. Tagad dusmīgais jaunietis savu enerģiju izgāž jau skolā uz tevi. Ko tu viņam padarīsi reāli dusmīgais jaunietis? Nezinu, bet es teiktu tā, ja man bija jāvērtē, es teiktu, ka nebija tik slikti, un es pateikšu, kāpēc. Es, protams, varbūt pārpratu to muziku. Bet man šķiet, ka, ja tu to farsu pacēli visaugstākajā pakāpē, tad vismaz tad... Nē, par to nav runājis. Es vienkārši saku, kur ir tā dusmīgā muzika? Kur tas dusmīgi? Nav jau jaunieši dusmīgi. Viss. Tieši tā. Tad tev viņas jātaisa dusmīgi. Tās ir skola 2030 vai nu viņi visi mierīgi palikuši. Absolūti. Viss. Gribat dzirdēt tālāk maksā? Zini, kā tas ir? Nē, es domāju, kādā veidā viņi nonāk pie šī materiāla. Kā šī informācija nonāk līdz viņam? Ja viņš neeksistē, ka kaut kas... Tāpat kā mūsu laikā nonāca, viens draugs paklausīties. Kāds tā ir? Kā pasties top, tā kā mēs un uzzinājām. Es vienkārši esmu kaut kādā TikTok. Tu domā? Un tad es redzu kaut kā. Čalīt, nav vairs telefona grāmatas vajadzīgs. Viss, tas laiks beidzas. Starp citu jauniešiem, es nezinu, varbūt, kas tas tāds ir. Bet mūsu laikā man vēl bija pēdējā kaut kā 90 gadus bija, un nāca ārā telefonu grāmatas. Varēja atrast telefonu, pilnīgi kaut kādam. Tev patika meitene no 3. B klases, tu zināji, kādu viņu vārdu uzvārds, tu atradi telefonu grāmatā un zvanīji viņai. Labi, bija 7 tādi, visticamāk. Bet es domāju, kāds tas būtu tagad GDP variants. Tas vārds ir telefonu numuru nodokļs. Nē, tu varēji zvanīt arī, es teicu, Raimonds Pauls, tu arī Raimondam Paulam arī zvanīt. Es domāju, vai nav tiešām kaut kāds vēl cits platformas, kas stāsta arī par, kā pieņemsim, ir akadēmiskās mūzikas. Tas ir cits stāsts. To jau visi klausās vienādi. Bet atceries to, ka tu vari Spotify straumēt visu, ko tu gribi, bet cilvēks straumē šo no Latvijas IP adresēm. Tas, ko straumē no Latvijas IP adresēm. Vajag straumēt vēl kaut ko. Nav Beethoven 3. simfonijas straumētākā. Bet varēja būt. Bet nevarēja būt. Es domāju, ka man liekas, ka tas šo nebija prieks, ka es to dzirdēju, jo patiesībā man liekas, ka ļoti labi mūzika raksturo laikmetu. Un tas īstenībā forši. Ja. Kad tu dzirdi, būtu vērts paklausīties un salīdzināt un padomāt, kas ir kas. Mēs par to pasmējāmies tādā Es ne par ko nesmējos, man viss patika. Godīgi sakot, es varu, protams, tā... piekrist, bet piemēram tāds grupas olas, es godīgi sakot, labi, viņi ne... Es domāju, mums vajag uzaicināt olas parunāt pie mums. Es saku. Man liekas, man tad ir pasākums. Iespējams, es viņus skaņoju. Tu varēsi, mums ir mikrofons uzlikt, mēs paši. Es esmu grupu olas skaņojis. Katrīna bādāja. Un kas tev nepatika? Kas man nepatika? Viņi atnāks un viņam pateiks visu. Kuram interesē vispār manas domas? Nevienam. Kā tu esi liels influenceris tev tagad? Iespējams, kāds klausīsies šos podcastu. Un ja viņš ir ticis līdz šai vietai, viņš ir klausies. Jā, viņš ir klausies ilgi jau. Zini kā, es neklausos grupas olas. Ja tu klausies. Jā? Es vienkārši tikai galvenais... Es pieņemsim... Tu beidz melot, tu tikko klausies. Nē, labi. Bet, jā. Kas bija? Tu nevari viņus noskaņot? Nē, viss jau izdevās. Es jau labs savā darbā esmu. Tad es sāku saprast, ka es varu arī izvēlēties neskaņot. Kas viņiem vairs bija? Viņi tev ko slikti pateica? Viņi tev aizskāra? Detaļās ieejot, viņi fucking aplēja visus monitors. Kuram tas tev gadījis? Te bija tavi monitori. Tu deponēs bijis? Es esmu bijis. Tad ko tieši tu es tur neesmu skaņojis, tur es esmu nebija neviens koncerts, kad nepielietu kādu monitoru ar alu. Pirmā dziesmā vienmēr ielēja alu monitorās klausītāji. Džeki, jūs nesaprotat, ko jūs runājat. Tie bija tavi monitori vai kas?
Nu, kāda starpība? Nu, tad nebija tā, ko tu dirsi. Pēc tam pateiks, ka es viņus esmu aplējis. Nē, tā ir tā problēma. Tu zināji, kā skaņoties. Tu esi pieredzējis reāli. Tu dzīvo atkal mūsu šitajā te maigajā laikmetā. Depo. Tev katru reizi salēju. Katrā ziņā, ja kāds gribētu to darīt un kāds kaislīgi vēlētos skaņot grupu Olas, es viņam dotu to vietu. Nu, Tikai tāpēc, ka viņi ielēja fakeri kaut kādu alu iekšā monitorā, jau tu tagad ņemies tagad. Jeb tā bija limonāde. Nē, tas bija par visu kopā. Jo īstenībā, kā to situāciju aprakstīt, kas tur notika, tajā mirklī kaut kāda 10:00 vakarā uzstājās grupa Ola, un tagad es skatos uz to masu, kas tur ir. Un tur principā ir ģimenes ar bērniem. Nu, jā, Turpat ir bārs. Tur bet dziesma mamma. Es dzīvoju pie mammas, un tā jau ģimenes dziesma. Jā, nu es saprotu, ka es esmu kaut kādā savā burbulī. pasaka ģimenēm bērniem. Jā, Nu, jā, saprotu. paldies. Jā, nu tad respektīvi personīgā sāpe, kad nenovērtēja tavu skaņošanu. Nē, ne par to ir runa. Viss bija labi. Pie tā arī paliksim. Tiksimies pēc nedēļas vai divām, vai pēc mēneša. Ein Mägdlein stand, ein junger Matrose, hielt sie bei der Hand. Sie klagt ihm ihr Schicksal, ihr Herz war so schwer. Sie hat keine Heimat, kein Mütter